Krustu krusts aizsardzībai, jumis un ūsiņš pārticībai. Šīs latviešu folkloras rakstuzīmes turpmāk rotās Lielvārdes pilsēta un sveiks visus ceļotājus. Lielvārde, kur latviešu vēsturi jūtam vairāk kā citās Latvijas vietās, jūlijā svin pilsētas svētkus un saņem dāvanas. Mēs gribam pilsētā izveidot vairākās vietās Lielvārdes jostas rakstu zīmes. Un, tas ir domāts tā, lai iebraucot pilsētā, neredzot pilsētas izkārtni, kurā pilsētā viņš ir iebraucis, viņš saprot, jā, tā ir Lielvārde, jo tās ir Lielvārdes jostu rakstu zīmes. Gadu Lielvārdē varot uzskatīt par veiksmīgu, sakārtot ielas un ceļi, gūti valsts mēroga panākumi sportā un kultūrā. Pilsētas svētku ietveros uz Lielvārdes kultūras centra skatuves kāpa vokālais ansamblis Mika 8, kas šogad svin apaļu jubileju. Vienkārši šī tā īpašā sajūta, ka tas ir tieši mūsu koncerts, tieši tāds, Viss tā kā mums tā, viss, kas te notiek, viss tā rosība. Visa gatavošanās, tur visi uzkodas, galdiņi, tas viss ir tieši mums, un tā ir tāda nedaudz savādāka sajūta kā parasti. Nē, ir ļoti, ļoti prieks. Jā, laba sajūta katrā ziņā. Tas ir mūsu zieds un mūsu labākais, kas mums ir, Mika 8, ja. Šajos 10 gados, šodien mēs atzīmējam 10 gadu jubileju, šajos 10 gados visi, kas ir bijuši skaistākie un nopietnākie pasākumi notikumi, tur Mika 8 arī ar savu dziedāšanu ir viņus izdaļumis. Mika 8 meitenes kopā pavadījušas 10 gadus, kas ir teju pusi no viņa dzīves. Šobrīd dziedātājs aizgājuši lielajā dzīvē, daļa pārcēlusies dzīvot uz Rīgu un mēģinājumos tiekas reizi nedēļā. Tomēr attālums nav šķērslis meitiņu sapņiem par koncertēšanu uz lielākām skatuvēm un plašākām auditorijām. Pagājušo gadu mēs bijām labākais sieviešu ansamblis, uzvarējām Latvijā. Un tad mums bija arī ļoti labi panākumi Austrijā. Tu atceries? Es neatceros. Pasaules koru olimpiādē, bet tur arī ansambli piedalīties. Un mēs dabūjām sudraba medaļu. Starp diezgan liela konkurence. Jā, tas ir pasaules koru olimpiāda. Man, protams, ir prieks, man ir arī mazliet varbūt skumji, zinot to, ka kaut kad jau mums būs jāšķiras, jo meitenes ir izaugušas un viņām visa dzīve tagad ir Rīgā, un tā kā mēs nevaram prognozēt, kā mums turpmāk veidosies sadarbība, bet cik varēsim, tik turēsimies. Mika 8 bijis loģisks turpinājums bērnu studijai Mikauši, kur pirmās dziesmas mācījās tagadējās ansambļa dalībnieces. Ar īpašo harizmu, skanīgajām balsīm un eleganci Mika 8 stabili turas Latvijas labāko vokālo ansambļu topa augšgalā. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.